Jā, tad mēs esam tikuši atkal pie kārtēja jauna auto. Šoreiz tas ir CSDD eksāmena auto. Precīzi tāds pats, 24. gada. Mehāniskā kārba, elektriskā stāvbremze. Un tad pie reizes paturpināsim par tehniskajiem jautājumiem. Tātad kontrola panelis. Ko mums var jautāt par kontrola paneli? Vladimir, viens no tehniskajiem jautājumiem CSDD pirms eksāmena ir par ko? Kruīza kontrole? Jā. Jā, ir tāds jautājums, kas ir kruīza kontrole un tad, kas ir adaptīvā kruīza kontrole un kāda ir tā galvenā atšķirība starp viņām. CSDD automobīlim jau būs pieejama tikai adaptīvā kruīza kontrole. Un tad mēs mēģināsim izbraukt, un es mēģināšu arī jums parādīt, kā tad darbojās adaptīvā kruīza kontrole, un pēc tam izstāstīšu, kā darbojās parastā kruīza kontrole. Vladimir, tad pastāst par to adaptīvo kruīza kontroli, kā strādā, kā viņu ieslēgt šajā mašīnā. Jā, tātad, lai ieslēgtu adaptīvo kruīza kontroli, uz stūres rata labajā pusē ir ieslēgšanas podziņa. Te mēs redzam, ir automobīls un tāds pulkstentiņš. Te mēs viņu piespiežam, nedaudz paturam, un info displejā mums iedegās, kad ir zaļā lampiņa, ir limits 69 km/h, un kruīza kontrole mums šajā gadījumā ir ieslēgta. Vai es pareizi saprotu, ka adaptīvā kruīza kontrole nozīmē to, ka mašīna adaptējās priekšā braucošai mašīnai? Viņa nevis adaptējās, viņa notura mūsu iestatīto distanci. Kā tur izskatās? Mēs esam kādu noķēruši? Tātad mēs esam kādu noķēruši, kas mums brauc priekšā. Un viņš bremzē, un mēs tātad nespiežot bremzi, automobils mums patstāvīgi samazina ātrumu, ievērojot distanci. Vladimir, kas vēl šajā mašīnā ir tik interesants un saistīts ar tehniskiem jautājumiem, ko tu varētu pastāstīt mūsu skatītājiem? Noteikti ir zīmju atpazīšanas sistēma. Tā kā mēs redzam info displejā, jūs redzēsiet, kāds ir maksimāli atļautais ātrums. Par vēl kādu foršu sistēmu automobīls ir aprīkots ar joslu asistentu. Tas arī ir viens no tehniskajiem jautājumiem. Tās zaļā mašīnīte, kur tur Jā, starp divām joslām. Ko dara mums josla asistents? Josla asistents mums palīdz noturēt automobīli joslas robežās. Tātad, ja es pilnībā atbrīvoju rokas, un mēs redzam, ka es mēģinu pārbraukt pāri tai joslai, un automobīls pats piestūrē atpakaļ. Ja? Galvenais cenšamies nepratoties un viegli piekariļģēt kustību. Vladimir, klausies, ir vēl tāds jautājums saistīts ar aklās zonas sensoriem? Jā, arī CSDD automobīls ir aprīkots ar aklās zonas sensoriem. Tātad, ja mēs tagad paskatīsimies uz spoguli, pašlaik mums neviens blakus nebrauc, bet tikko mēs izlīdzinamies ar to automobīlu, Kaut kas iedegās. Jā, tad viņš mums parāda, ka mums kāds ir aklajā zonā. Jā, Klausies, Vladimir, ir arī tāds jautājums, jā? Sadursmes brīdināšanas sistēma un automātiskā bremzēšanas sistēma un darbības principi. Vai šajā mašīnā ir aprīkota, šī mašīna ir aprīkota ar šo sistēmu? Jā, noteikti. Tad pirmais, kas tāda ir, jā? Tad tā sistēma ir aktīvās drošības palīga sistēma, kas mums brīdina par strauju distances samazinājumu. Braucam Subaru virsmu. Jā, tad mēs dzirdējām to skaņas signālu, ja, kas brīdināja. Ja es neturpinātu bremzēt pats, tad sistēma noteikti automātiski arī nobremzētu automobīlu. Klausies, Vladimir, ir bijuši tādi gadījumi, kad pirms iekāpjot mašīnā, kā viens no tehniskajiem jautājumiem, kaut gan es neredzu viņu sarakstā, bet bija, pieņemsim, parādīt, kā darbojās logu mazgāšana. Vari lūdzu nodemonstrēt mums? Jā, logu mazgātais atceramies, kad ir labajā pusē, un klasiskais variants visiem automobīļiem. Tātad mums vajag pavilkt sviru uz sevi. Paturam sekundi divas, palaižam vaļā
un tad mēs redzam, ka loks mums ir palicis krietni tīrāks. Kas vēl ir tāds, automobils ir aprīkots ar elektriskā pievada stāvbremzi. Ja, tad mēs viņu parājam uz augšu, un, protams, kad mēs redzam arī kontrolu panelī, kad iedegās ieslēgtās stāvbremzes indikators, un aprīkots ar auto hold funkciju. Ja, tad piespiežot šo podziņu, mums strādās autoholds. Autoholds ir tā sistēma, kas mums palīdz noturēt automobīli kalnā bez stāvbremzes ieslēgšanas. Mēs te rekur mēs tuvojamies, ja, tam ļoti slavenajam kalniņam. Jā, izpildīsim to labo manevru ar apstāšanos. Un tātad pārbaudīsim visus 3 iespējamos veidus gan ar autoholdu, gan ar stāvbremzi. Ja? Tātad, ja es esmu apstājies, un tagad es uzslēgšu stāvbremzi. Tas man ļaus labo kāju pārlikt no bremzēm uz gāzes pedāli. Un kā jau mēs iepriekšējos video runājām, tad sākumā piespiežam gāzes pedāli un paceļam sajogu. Viens variants, kā mēs varam izmantot autoholdu sistēmu, tad piespiežam podziņu un redzam, ka info displejā iedegās zaļais uzraksts autohold. Un tas mums arī ļauj mierīgi palaist bremžu pedāli vaļā un automobils paliek nofiksēts. Un tad uzsākot arī sākumā nedaudz pieliekam gāzīti, nostabilizējam apgriezienus tā, lai nav pa daudz. Un noturam sajogu un automobils forši aiziet līgani. Un tāda interesanta lieta, ko mēs esam atklājuši, automobils ir aprīkots vēl ar vienu sistēmu palīdzību noturēšanu kalnā, kas darbojās arī bez elektriskās stāvbremzes. Ja, tātad tikko mēs esam apstājušies pietiekamā slīpumā, piespieduši bremžu pedāli, un viņš mums nofiksētu automobīlu ar darba bremzēm un notur veselas 3 sekundes, ļaujot mums mierīgi pārlikt labo kāju uz gāzes pedāli un pacelt sajogu un izkustēties bez atripošanas. Super!